Es šorīt pamodos 7 no rīta, lai paspētu sataisīties uz zvanu ar vienu influenceru aģentūru, kura piedāvāja mani pārstāvēt pirms kādiem 2 gadiem, bet tajā laikā man īsti nebija nepieciešamība pēc aģenta. Jūs varēja mierīgi pati tikt galā ar visiem sadarbību piedāvājumiem, bet tagad es domāju, ja viņi būtu gatavi man paņemt zem sava spārna, es labprāt sazinātos ar viņiem atkal. Un pēdējā minūtē to zvanu pārcēlu. Atgādiniet man nesarunāt agrus mītingus pēc Latvijas laika, jo šeit ir par 2 stundām agrāks. Jā, tas bija bummer, jo es jau biju sagatavojis ierakstus ar visām lietām, kuras gribu izrunāt. Bet ir piekdiena, ārā paliek arvien siltāks. Mums ir forši plāni nedēļas nogalē, un es domāju, es paņemšu jūs līdzi. Sāksim ar outfit change. Man ļoti patīk šī pidžama, viņi ir no Uniqlo. Man šķiet, ka šeit nav Uniqlo, bet šeit ir Muji, kas ir ļoti līdzīgs. Es nevaru sagaidīt, kad būs siltāks, jo es nemāku ģērbties augstā laikā. Es ekskluzīvi māku ģērbties tikai vasarā. Patiesībā es tagad strādāju pie vienas ļoti aizraujošas lietas, un es zinu, ka it kā nevajag teikt lietas, pirms viņas nav piepildījušās, bet es vispār neesmu tāds cilvēks. Bet tas ir saistībā ar restorānu loteriju. Jūs zināt, kas ir restorānu loterija vispār? Restorānu loterija ir tādas kastītes, kuras es tirgoju, kur ir iekšā lapiņas ar restorānu un bāru nosaukumiem. Doma ir tāda, ka tu izlozē lapiņu, un tad tu ej uz to restorānu. Tagad, laikam, vairs neizklausās tik aizraujoši, bet tas ir aizraujoši. Un es cenšos sadarboties ar dažādiem restorāniem un bāriem, lai, ja tu atnāc ar to izlozēto restorānu loterijas lapiņu, tad viņi tev piešķir kaut kādu īpašu piedāvājumu. Piemēram, tur vīna glāzes pie vakariņām. Man ir piekrituši jau 13 restorāni. Viena vieta pat teica, ka viņi izveidos īpašo restorānu loterijas kokteili. Tas tik porši. Es vienkārši nevaru sagaidīt reāli, es gribu ātrāk braukt atpakaļ uz Rīgu. Es kādreiz izskatos, it kā es būtu pārāk daudz uzkrāsojusies, tad jūs zināt, ka tas ir tikai tāpēc, ka man bija jāgaida Kristaps un man nebija ko darīt, un es aizgāju pie spoguļa un sāku zieķēt visu iespējamo sejas. Īstenībā interesanti, vai Kristapam būs kāds komentārs par manām lūpām, jo man šķiet, ka es esmu pilnīgi crazy. Es vienkārši nevaru nekad uzkrāsot lūpas tā, lai man izsīros, ka es esmu īsts cilvēks. Kas ir šis par cilvēku? Tēms, what's up? Uzvedas arī mazliet garāks izstās, kā palikušas. Mēs atnācām uz šo burgernīcu. Mēs sapratām, ka mēs laikam negribam šeit palikt. Mēs negribējām to teikt viesmīlam, tāpēc mēs paliksim uz vienu dzērienu. Bet tas bērns, kur mēs bijām iepriekš, to man ieteica viena meitene manos TikTok komentāros, kur tas bērns bija legit. Esmu tik pateicīga, ka viņi iekomentēja. Ja jums ir kaut kādi ieteikumi, kur mēs varam aiziet Lisabonā, bāru, restorānu vai vienalga kaut kādas atrakcijas, lūdzu pasakiet man, jo jūs zināt labāk nekā es. Wow, thank you! Es tieši gribēju šorīt no rīta paņemt zaļo smūdiju. Vispār nav vietas nekam. Visu laiku, kad es cenšos paņemt kaut ko, man nokrīt kaut kas šeit. Šie paleti cīnās par savu dzīvību jau entos gadus. Mēs iziesim bročiņās, paņemsim kafiju, un tad mēs dosimies uz botānisko dārzu. Vai jūs zinājāt, ka olā ir visi vitamīni izņemot C vitamīnu? Tas nozīmē, ja tu brokastīs apēd olu un apelsīnu, tad tu esi jau uzņēmis visus vitamīnus. Kas ir mans avots? TikToks. Viņš kaut ko spēlēs? Dievs, give us some money to this little dude. Paluži tie, kas tā smird, vai kas smird? Tas ir tas? Tas, jā.
Es reāli nekad mūžā nebūtu iedomājusies, ka kaktus lēnām kļūst par koku un tad dod ārā jaunus kaktusus. Šis viss ir bijis agrāk zaļš kaktus. Man likās, ka kaktusi vienmēr ir zaļi un sulīgi. Es nezināju, ka viņi tā pārkokojās. Wow! Īstenībā baloži ir tik skaisti putni, ja viņi vienkārši būtu mazāk. Ja baloži vienkārši nebūtu tik izplatīti, mēs skatītos uz viņiem ar apbrīnu. All you can eat sushi. Right, let's go. Pirmie sushi. Nākamie sushi. Let's go. Trešais rauns. Sushijas numur 4 un mēs esam izpelnījušies garnelci, kas tāpēc viņi speciāli deva mums garnelci, jo viņi gribēja pārliecināties, ka mēs tiešām to varam. Un tad laikam ir ceviche. Piektdiena, kad mēs bijām tajā bārā, tur nebija tā kā galdiņas, bija tā kā lounge, un mums blakus sēdēja viens pārītis. Klausies, es vienmēr pasūtīšu margaritu jebkurā bārā, un Kristaps vienmēr pasūtīs old fashion. Bet, ja tu esi īpašā bārā, kur katram dzērienam ir savs īpašais nosaukums, un viņi visi ir ļoti interesanti, protams, gribi pagaršot tos viņu signature dzērienus. Bet sirdī es īstenībā vienmēr gribu margaritu. Pasūtam tos dzērienus, es pasūtīju kaut ko ar meskālu, un tur bija iekšā dille, kurš ļoti inčīgi. Un tas blakus galdiņš, es dzirdu, ka tas čalis jautā bārmenim, if I'm gonna order an old fashioned, am I gonna miss out on something else? Un man tāds, oh my god, tas bija reāli tieši Kristapa jautājums. Un tad tā meitene saka, I'll have a margarita. Girl! Mēs tagad vairs nevaram sēžot viņiem blakus, pasūtīt tieši tos pašus dzērienus. Tāpēc, lai viņi nedomātu, ka mēs esam kaut kādi weirdos, es teicu, oh my god, you guys are literally. Es nemāku pateikt vārdu literally, un es nemāku pateikt jewelry. Es saku viņiem, jūs reāli esat tie paši cilvēki, kas mēs, jo mums bija tieši tāds pats jautājums tikko, un mēs gribam pasūtīt to pašu, tā kā mēs pasūtīsim to pašu, lūdzu domājiet, ka mēs esam dīvaini. Bet jā, šodien ir svētdiena. Mums ir viena draudzene, kas dzīvo Lisabonā, un mēs joprojām neesam viņu satikuši. Ja bija šonedēļ dzimšanas diena, viņa tieši bija iecerējis braukt uz Sintru. Un es neesmu nekad bijusi Sintrā, un mums būs day trip ar Elizabeti. Viņa ir atbraukusi šeit studēt. Viņa strādā mākslas galerijā, viņa ir ļoti forša meitene. Tāds protams, ka mēs beidzot satiksim kādu. Kristaps teica, ka es vispār nemāku orientēties un ka es nekad nevarētu atrast neko, ko es meklēju šajā pilsētā. Tāpēc šodien es vadīšu visu un teikšu, kur ir jāiet. Kristaps man izaicināja, viņš teica, ka es neorientējos. Un pēc, kad es atvedu mūs līdz stacijai, bez Google Maps, by the way, I'm a local. Savā garlaicībā es uztaisīju sev mazu side questu. Es atradu uz zemes šādu auskariņu. Mans side quests būs, ka es vienkārši iešu un skatīšos meitenēm uz ausīm, un ja es redzēšu, kādēļ ir šāds auskariņš, tad es būšu atradusi viņas auskariņu. Ir domājies, cik labi tu jūs esat pazaudēt savu auskariņu šādu smuko stilīgo? Un kāds viņu būtu atradis? Ir tikai dažas lietas, kas liek man justies vecai un kā boomerim. Un viena no tām lietām ir notikusi, jo kādu laiku staigāju apkārt, un man ir ieslēgts flashlights iPhone'ā. Pēdējo reizi, kad es atklāju, ka man ir ieslēgts flashlights telefonā, es gāju šitā te, man bija šajā rokā telefons, un es gāju šitā te, kā Ome, un man bija tas flashlights ieslēgts. Un viņš tā gāja, tā kā vecs cilvēks.
Mēs esam palikuši pa haikeriem, Jā, bet man atkal ir vispiemērotākie apavi. Bet mans ir diezgan ērti, ne? Viņi ir diezgan stinki. Te vai sēžam aizmugurē. Es tā kā bišķīgi netīvs. Mēs varam sēdēt? Jā, tur var. Tā nebija labākā doma, Dievs, tā nebija labākā doma. Oh my God, man iesprīt rokā. Mēs izdomājām. Pilīgi, visu kā tās rītas, pilīgās šķītā. Real on table. Else go to stimšanas vakarīs. For my birthday. Hola. Mēs visi esam izvedējušies. Es saprotu, cik jau ir notikušas divas ļoti apkaunojošas lietas. Pirmā, es apdegu. Ar seju man viss ir kārtībā, sejas vienmēr uzsmērēju, bet es apdedzināju plecus. Tā ir viena apkaunojošā lieta. Otra apkaunojošā lieta. Atceries video sākumā es teicu, ka man bija sarunāts zvans ar aģentūru, kurš pārcēlās. Viņš pārcēlās uz šodienu, un es tikko 20 minūtes sēdēju tajā zvanā un gaidīju, kad kāds pievienosies. Viņa laikam negrib ar mani sadarboties. Sakal, esmu pamodusies agrāk nekā man bija nepieciešams. Uzliku šallīti. Es gribēju būt reprezentabla. Paldies, ka pavadījāt nedēļas nogali ar mani. Neaizmirstiet izmantot saules aizsargu krēmu. Citādāk jūs apkaunosiet sevi un visi redzēs, ka jūs domājat, ka jūs esat spēcīgāks par sauli. Paldies liels, ka tu esi vēl šeit un tiekamies nākamajā video. Bye!